Aiziet! Čau! Šodien esam kur? Esam, protams, Lietuvā. Kādā sakarā? Lietuvā notiek šonedēļ, varētu teikt, šī gada pēdējās mušiņu makšķerēšanas sacensības. Redzēt, mūs jau tur sauc. Bet mēs esam Saknus, Dīķos. Un šodien aizvadīsim pēdējo sesiju, un arī būs, diemžēl, šī gada pēdējais raidījums, kurā mēs parunāsim ar mūsu lieliskajiem dalībniekiem no Latvijas nedaudz. Parunāsim par inventāru un nedaudz apskatīsimies, kā tad mums ir īsti gājis šī gada visa gada griezumā raidījumu veidošanu un pa mūsu nelielām ķibelēm, kā mums ir gājis, un tā kā to visu jūs redzēsiet šajā raidījumā. Tur nav skatīties, mēs tagad ejam uz izlozi pie tiesnešiem un aiziet. Taisyklės labai paprastos. Kiekvienas žvejas turės sektorių, kas 20 minučių keistą sektorių, sektorius 6 metrų pločio. Na ir gaudo žuvis. Reiškia, kuo daugiau žuvų pagauni, tuo geriau. Reiškia, kiekviena žuvis yra papildomas taškas. Reiškia, bet reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Negali prieiti prie sektoriaus kraštų 2 metrai, reiškia. Ir reikia stengtis, kad žuvis, jeigu tu ją pagavai, reiškia užkirtai, kad ji nepabėgtų į gretimą sektorių. Na, jeigu ji ten netrukdo tavo kaimynui, tai nieko, bet jeigu ji pradeda trukdyti, tai gali būti tiesiog ta žuvis, taip sakant, na, panaikinta. Jeigu dažnai pažeidžia dalyvis va šitas taisyklės, tai gali būti diskvalifikuotas. O šiaip iš tikrųjų, kas daugiau žuvų pagauna, tas ir laiko. Andi. Rudens, augsts, pirksti nosaluši, cimdi trūkst, bet ir pagājušas 2 sesijas, ne, 3 sesijas pagājušas, un pirmās 2 gāja ļoti labi. Katrā sesijā noķēra pa 7 zivīm, vēl tur aizgāja, bet 3. sesijā, pirmajās minūtēs 2 es nenoķēru zivi un noķēru paniku, un to arī man līdz beidzās. 3. sesijā līdz ar to es nevarēju pārorientēties, nomierināties, saprast, ko tad īsti darīt, bet beigās es saņēmos un tomēr vienu zivtiņu izvilku un sapratu, ka dīķī patiesībā ir brīžiem grūtāk makšķerēt nekā upē, jo upē tu vari nolasīt visu, kas notiek ar ūdeni, bet dīķī tev ir zivis, kā redzam, visu laiku lēkā, bet tāpat viņas neķerās. Droši vien spinningotāji, tie, kas ķer dīķī, foreles zina to situāciju, kad visi velk, un tad pēkšņi neviens nevelk, un tu sāc domāt, kas tad īsti ir pareizi vai nepareizi, un tad tev jādomā ir, ko tad zivs nav redzējis no visiem šiem mānekļiem šajā brīdī, un tad tu sāc domāt kādu spēli, kādu dribliņu tur iespēlēt, kādu mušu uzlikt, un iepriekš strādā ļoti mazas nimfiņas, tad atkal pārslēdzoties 3. sesijā, es varbūt, ka jāķer atkal uz lielām ir, un man nav šobrīd vispār nekāda izpratne, kurš tad ir rezultatīvākais variants. Vienīgi uz blakus ķēra pludiņu saucamo skatījos, un Olas imitācija, tā kā viņam diezgan labi veicās, to es arī pamēģināšu pēc tam, tā kā mums iet nākošā sesija, skatīsimies, kā veiksies. Zivs pārsvarā, ko es pamanīju pie krasta.
rudens, kā rudens. Bieziem gaiputni laižas uz jūru, bet mēs uz Lietuvu. Esam šodien Lietuvā, ķeram foreles diezgan drēgnā laikā. Un šodien vairāk vai mazāk es pats izmantoju 4 mušiņu makšķeres. Principā 2 7. 8. klases auklas. Vai es saku, inventārs 7, 8 klasi, tad man ir 5. klase un 3. klase. Ja mēs globāli runājam par inventāru, tad principā, ja jūs vēlaties kādreiz sākt vai ne mušot, es noteikti ieteiktu sākt ar 5. klasi, 4. 5. klasi un mērķa zivi noteiktu izvēlēties sapalu, varbūt atbraukt uz kādu foreļu dīķi, lai saprastu vispār to tehniku un sajustu copes, tās nianses un, var teikt, copes garšu, vai ne. Un principā, ja jūs vēlaties to visu sākt, noteikti ieteiktu pameklēt kādas internetu vietas, precīzu, teiksim, veikalu es tagad nevarēšu jums precīzi pateikt, bet jums noteikti interesē, varat uzdot jautājumus uz mūsu e-pastu vai rakstīt man personīgi, tas var ieteikt precīzāks, teiksim, nianses, kurā veikalā ieteikt iegādāties, teiksim, sākuma inventāru. Un tas budžets, ar ko jārēķinās vispār globāli, ja jūs vēlaties sākt nodarboties ar mušiņu makšķerēšanu, tad principā tie varētu būt provizoriski ap 200 eiro, kurā ietilpst tātad pati makšķere, spole, aukla un pavadas materiāls. Mušas jūs varat nopirkt pēc tam kādā no veikaliem. Rīgā ir pāris pieejami gan uz Brīvības ielas, gan uz Slokas ielas, tā kā droši apstieties tos veikalus un arī diezgan daudz speciālistu, kas varētu jums to visu palīdzēt salasīt. Ja jūs nevarat atrast, kas jums, teiksim, var uzsiet mušas, noteikti arī rakstiet mums, man un Jānim. Mēs to visu jums palīdzēsim sagādāt, jo Latvijā ir diezgan daudz mušiņu makšķernieku, kas arī sien, un tad no viņiem arī var vai nu iegādāties, vai kāds uzdāvinās. Tā kā droši brauciet un mēģiniet. Vai mušiņu makšķerēšana ir dārga? Es teiktu noteikti nē, ja mēs salīdzinām to ar spinningu, tad sākuma komplekts noteikti būs līdzīgās izmaksās, bet turpmāk mušiņu makšķerēšana kā tāda ir krietni lētāka nekā pati spinningošana, bet mušiņu makšķerēšana prasa vairāk iemaņas, kas jums prasīs nedaudz vairāk laika, apguvei, bet tas viss kompensēsies ar diezgan labām sajūtām pie upes, pie ūdens, tad, kad jūs iemācīsieties mest, sajūtīsiet auklas ritmu, un pirmās copas, kad jums būs, tad jūs sapratīsiet to mušiņu makšķerēšanas jēgu un nozīmi, kāpēc ar mušiņu makšķeri ir tik fantastiski ķert zīves. Tā, runājot par šodienas komplektu. Tātad, ja mēs skatāmies, pirmais man ir šāda te 7. 8. klase makšķerīte, un viņa ir vidēji grimstoša aukla, kas nozīmē to, ka pie zināmas situācijas, tad, kad mēs iemetam auklu ūdenī, viņi kopā ar visiem mānekļiem sāk lēnām grimt, nevis ātri, bet vidēji lēnām. Attiecīgi šādai te auklai arī daudz dažādi tipi grimstošai, un attiecīgi var izvēlēties arī grimšanas ātrumu katrai no auklām. Un pats es izmantoju vairāk mazāk braucot ķert foreles, tātad mazi streamerīši, arī tās saucamās mopfly mušas. Un tas ir viens no tādiem veidiem, kā vislabāk sākt ķert foreles, jo šādi te mānekļi diezgan atraktīvi spēlē un forelēm ļoti arī patīk. Šis te mazais māneklīts izskatās kā tāds diedziņš, bet patiesībā tad, kad tā ir spalva nokļūst ūdenī, viņi diezgan labi tā kā izplešās un sāk darīt savu darbiņu, teiksim, tā sāk spēlēt. Tā ir viena no makšķerēm, tad noteikti man ir arī 7. 8. klases makšķere, kurai ir peldoša aukla, tātad starpības starp grimstošo un peldošo jau ir atšifrējums pašā nosaukumā, kad šī te aukla negrimst, viņa peld pa ūdens virsu. Tas nozīmē, ka pati aukla mums stāvēs virs ūdens un visi mānekļi attiecīgi, kas mums ir piesiet galā, vai tās ir mušas, vai strīmeri, vai vabols, vai nalakās, tie savukārt vai nu grims, vai arī savukārt peldēs. Bet ļoti laba lieta peldošajā auklai, ka tā jums mānekli speciāli zem ūdens nevilks. Tā kā noteikti es iesāktu pats mušiņu makšķerēšanas, teiksim, apguvu ar peldošu auklu, kas ir visu pamatā. Tālāk man ir 5. klase, kas ir nedaudz jau arī smalkākā klase, kā jau minēju par 7. 8. makšķerī, kur man ir uzsieti tie saucamie egzī virsū.
tādas te mušiņas, attiecīgi, un arī plānā kaukla. Un šai te makšķerei savukārt ir arī peldoša aukla. Un tas viss stils vairāk vai mazāk saistīts ar to, ka sākumā mēs varam noteikti dīķīt ķert ar jaudīgākām makšķerēm, un pēc tam ejot, jo vairāk zivs tiek vairāk ķert, attiecīgi mums jāpāriet uz smalkākiem rīkiem, smalkākām pavadiņu materiāliem un visu pārējo. Tā kā sākam no rupjākas un ejam uz smalkākām. Un tad jau 4. makšķeri man vairāk izmantojam kā pludiņš, kas augšā ir diezgan jaudīga sausā muša. Noteikti Zviedrijā šādu mušu varētu mierīgi ķert tālāts forels. Un apakšā maza nimfiņa, kad šis te jau pats inventārs arī diezgan smalks un tā pati pavada materiāls arī jau ir ap 0,14 mm. Un tā kā braucot sacensībās jābūt pilnībā gatavam visam, jo kā mēs redzējām, kolēģi ķer ļoti daudz pludiņu veidu stilu, tā kā mums peld pa augšu sausā muša un apakšā maza nimfiņa, kas lēnām grimst, arī apstājās pie zināmas pozīcijas, un tad, kad ir cope, tā kā pludiņu makšķerēšanā augšējā muša pazūd zem ūdens, un attiecīgi jūs arī piecērt, un galā ir zivs. Bieži vien arī uz to pašu pludiņu iznāk ārā forele, un šo mēģina apēst, tā kā manam kolēģiem bija šodien 3 iznācieni, man pašam bija kādi 2. Bet, kopumā, teiksim tā, jūs braucat sacensībās, ar vienu makšķeri noteikti arī var ķert, kā redzējām, Otomārs ļoti veiksmīgi ķer šodien. Un, tā kā tam makšķeru skaitam globāli, lai sāktu piedalīties sacensībās un sāktu mušot, pilnīgi nekāda nozīme nav. Galvenais viena makšķere un vēlme mušot. Tā kā pārējais ir tikai atkarīgs no jums pašiem, cik jūs paši būsiet ieinteresēti atrast materiālu un pievērsties šim te makšķerēšanas veidam. Tā kā noteikti, ja jums ir jautājumi, jautājiet Jānim, jautājiet man. Mēs jums noteikti mēģināsim palīdzēt. Nu tā, kā te mums pagāja gads? Mēs te gribam tādu izstāstīt mazu rezumē pa mūsu piedzīvojumiem šī gada, jo mums bija iespēja uzsākt raidījumu, kas saucās Copes lietas, un Jānis man piezvanīja agrā pavasarī. Ja nemaldos, tas bija marts, kad teica, ka mēs varam RTV sākt filmēt raidījumu, kurā varam vairāk parādīt mušiņu makšķerēšanu. Un piedāvāt skatītājiem iespējams kādu citu redzējumu par to, kā mušiņu makšķernieki pieiet pašai zivju ķeršanai. Tāpēc mēs ar Jāni šo te visu pasākumu uzņēmāmies. Tas tāds vairāk bija hobija līmenī. Lielākais atbalsts tam visam bija entuziasms. Lai cik skaudri neliktos finansējums, tam vispār nekāds nav. Tā kā ņemiet, kā saka, par labu. Kādi mēs esam, tādi esam. Skatīsimies, vai mums sanāks kaut kas arī nākošais gadu, bet noteikti mēģināsim iespējams pat turpināt. Bet to rādīs laiks un pārziemošanas periods. Tā kā, principā var teikt, ka šis gads bija ļoti, ļoti interesants manā skatījumā. Lai arī kā mums liktos ar tām zivju ķeršanām, var pateikt to, ka mēs braucām ar Jāni filmēt krietni vairāk raidījums nekā tas tika parādīts televīzijas ekrānā, jo mums bija tiešām daudz tukšās copes, kuras mēs tomēr arī neparādījām. Ļoti, ļoti episka epizode mums sanāca, kad mēs braucām uz, kas tas bija, pa purvu mums, kur mēs braucām atklāt līdaku sezonu, un zivis ķērās, bet diezgan labi mēs noslīcinājām arī kameru, un tad tas viens no pirmiem raidījumiem mums izvērtās ar diezgan lielu mīnus zīmi, bet tāda ir tā dzīve, tāda ir tā dzīve, un mēs turpinam. Tā ir tikai manta. Что-то большое? Или за хвост. Un tāda ir tā dzīve, un var teikt to, ka... Смотри, идет боком как-то. Bokam. Kad mums ir tiešām bijušas arī lieliskas copes.
lieliskas copes arī Daugavā esam bijuši, ne tikai 2 reizes, bet man liekas, ka kādas 3 vai 4 reizes. Tās copes ir bijušas tukšas, bet vienmēr mums ir bijis pašmērķis uzstādījums tāds, principā, kad jums, skatītāji, jāparāda vienmēr, kā mēs noķeram zivi. Kaut arī tas nevienmēr ir izdevies. Un viena no burvīgākajām lietām, ko es pats savā šajā gada laikā esmu sapratis, kad ķert sapalu agrā pavasarī, ko man Jānis parādīja, ir vienkārši fantastiski, kā jūs arī redzējāt. Ko mēs arī rādījām, principā tas bija Zemgalē, tādā vienā upītē, kur bija ļoti liela sapara. Tas man likās fantastisks piedzīvojums, kaut kas jauns. Tas arī man pavēra citu skatījumu uz mušiņu makšķerēšanu kā tādu, jo pārsvarā es nodarbojos ar sporta copi, kur tomēr viss ir krietni delikātāk un smalkāk nekā tāda atraktīva tā saucamā sapalu copa. Tāpat mēs bijām arī Daugavā, iebraucām ar laivu tehnoloģijām. Laiva vairāku, varētu 10 000 vērtībā kopā ar mūsu draugu Žeņu. Un pa visu dienu noķērām tikai 6 milzīgas asaras, kuras kopā droši vien varētu ielikt kādās 4 sērkociņu kastītēs. Un kur vēl mēs bijām? Kur tad mēs vēl bijām? Bija tukšā cope. Purs. Nē, bet Līdekas Latgalē. Jā, Līdekas Latgalē. Tas vispār bija kaut kas episks, jā, jo bija izbrīvēta diena. Tieši šādam pasākumam aiztriecāmies 300 km, lai varētu paķert Līdekas lieliskajā Latgalē. Un tas viss beidzas ar to, ka meklējām vietu, kā piebraukt pie mistiska purva. Nogrimām diezgan pamatīgi ar mašīnu. Un pašā ezerā tikām pulkstens, ja nemaldos, bija 7 vakarā un iepūta diezgan pamatīgs ziemeļu vējs. Un tur bija totālākā nulle un tā diena mums bija tik grandioza, ka likās, ka laikam jau pietiek šogad vairāk. Neko negribās pat filmēt, bet neko. Pagāja periods un mēs atkal bijām jau pie stūras un devāmies tālāk. Tā kā neko lielu es varu pateikt, mēs neesam noķēruši, teiksim, televīzijas ekrānā tādu iespējīgu, bet es domāju, ka tas viss vēl ir priekšā. Pats noteikti es gribu aizbraukt tomēr vēlreiz ar Žeņu, pamēģināt tās laivu tehnoloģijas, paķert zandartus, saprast, kas tad tas īsti ir no tā visa un veltīt tam varbūt bišķiņ vairāk laika, lai izprastu to televizora burvību, kad tu skaties televizorā. Kā tos māneklis mēģina piemānīt zivi, kas izrādās nav nemaz tik vienkārši, kā mums visiem varētu šķist no malas. Tāpēc ja būs iespēja nākošais, kad mēs to darīsim, tad noteikti to mēs arī parādīsim TV ekrānos. Bet globāli jāsaka milzīgs paldies Jānim, mūsu operatoram par to, ka viņš mums abiem un man deva tādu iespēju šādu raidījumu veidot. Cik tas bija profesionāls vai neprofesionāls, to varat spriest tikai jūs, bet es zinu no savas puses, ka mums vēl ļoti daudz jāmācās un gan jāmācās runāt ekrāna priekšā, gan jāmācās ķert zivis, lai mēs varam parādīt arī lielākus eksemplārus tāpat. Tāpat jāiesaist vairāk Jānis ar spinninga nodarbībām, kur viņam ir savu lielā pieredze. Savukārt es varbūt vairāk varētu mēģināt tomēr arī izstāstīt par inventāru, par tā sagatavošanu un mēģināt tad jums arī varbūt nākamgad kaut ko iemācīt no tā visa, jo mušot ir forši, to es varu pateikt viennozīmīgi. Un tad vēlreiz paldies RTV, paldies Jānim par šo lielisko iespēju un iespējams tiksimies arī nākamgad. Paldies visiem! Sacensības galā
teikt, ka šis gads ir arī noslēdzies ar sacensībām. Un arī ar mūsu raidījumu šis gads ir noslēdzies. Tā kā, ko es varu pateikt, kārtoreiz atkārtojoties, ka šis gads bija vienkārši fantastisks. Paldies, ka skatījāties mūs. Un iespējams, pat ļoti iespējams, mēs arī tiksimies jaunajā gadā. Tā kā sekojiet līdzi RTV, sekojiet līdzi visiem COPS raidījumiem, ne tikai mūsu, bet arī citiem. Mācieties ķert dzīves un esiet biežāk pie ūdeņiem. Visiem priecīgs Ziemassvētkus un laimīgi jaunā gada. Čau, čau!